Šī diskusija, protams, var šķist diezgan tāda, kā saka, tālie austrumi ir tālu no Latvijas. Mums ir svarīgāks Ukrainas jautājums. Pašā laikā, ja mēs skatāmies, Izraela ir Eiropas kultūra tāpā piedaroša valsts. Eiropa un arī ārējās rietumu valsts sniedz ļoti lielu politisku, morālu, militāru atbalstu Izraelai. Un tas, kas tur notiek, tas tiešām ir diezgan satraucoši un arī šausminoši. Katastrofas apmēri ir milzīgi, neredzēti, ja salīdzinām uz šādu vardarbību, kādu etnisku grupu, kā palestiniešiem nav piedzīvota, vismaz 20. gadsimta otrajā pusē. Liek uzdot jautājums, kas tur īsti notiek un kā tam būs ietekme uz mums. Un vēl galā, vai būs iespējams taisnīgs Ukrainas kara iznākums situācijā, kad saistībā Izraela ir sagrautas starptautiskās institūcijas. Vakars būs mazliet ilgāks nekā ierasti. Mēs esam 4 panelisti. Kā jau jūs minēja, mums ir goda viesis profesors Leons Tēvāns, kurš mums arī iesāks diskusiju ar īsu prezentāciju, lekciju par Izraēlas valsts un cionismu vēsturi. Tēvāna kungs ir plaši pazīstams Latvijas sabiedrībā, reliģija pētnieks un arī Dienvidu Austrumāzijas centra vadītājs, pētniecības centra vadītājs. Mums ir klāt 2 vēstnieki. Viens, tad Aivars Groz ir strādājis Izrēlā un visam nesen atgriezās Latvijā. Varēs palīties ar iespējām no iekšpuses, kā tā situācija izstās Izrēlā. Tad mums runātājiem ir arī Atis Janīts, kā jūs minēja, ar ilgstošu pieredzi, esot vēstniekam Arābu valstīs, Saudarābijā, Irānā, Irākā, daudzās citās valstīs, kā nerezidējušies vēstnieks. Un 4. runātājs ir Mārs Gaudiņš, mans kolēģis. Mārs ir šobrīd Brīvības un solidaritātes fonda vadītājs. Politologs, ir bijis Džona Mišmajera students. Mārim ar nesen bija intervija ar James Deterianu, arī starptautiski pazīstams politologs par drošības situāciju Baltijas reģionā. Vēl kas interesanti, Mārim ir pieredze dzīvot kibucā jaunībā, un to arī tāds skats no iekšpuses. Kolēģi, un tad es lūdzu Tēvāna kungu nākt šeit un iepazīstināt mūs ar savu skatījumu. Paldies. Es jūtos jūsu ceha dalībnieks. Kaut gan nevienu dienu neesmu strādājis diplomātiskā dienestā, bet beidz esmu savu izglītību ar kvalifikāciju diplomāts. Tādējādi es sevi jūsu cunftei uzskatu sev par kaut kādā veidā piederīgu, vismaz nomināli. Tas būtu pirmais. Otrais, gribētu pateikties Aldim Austram par uzaicinājumu būt šeit, jo citādi jau es nebūtu ieradies. Un ja mēs šodien aplūkojam šo tuvo austrumu reģionu, tad jāsaka, ka mēs to aplūkojam ļoti sarežģītā situācijā, kurā es domāju, ka viss šeit sēdošie tie arī, kas vairs nav aktīvā diplomātiskā dienestā, bet ir kļuvuši par ekspertiem starptautiskās lietās, varētu sniegt padomu un arī skaidrot tiem, kas šodien ar visām šīm lietām nodarbojās, kāds būtu pareizais Latvijas ceļš diplomātijā un Latvijas ceļš mūsu drošības garantēšanai. Jo, kā jūs saprotiet, ir sarosījušās liela valstis, un, kā jūs saprotiet, Latvijai ļoti viegli ir nonākt ēdienkartes rindiņās un tikt, citiem vārdiem sakot, lielo varu apēstiem. Un to ļoti negribētos. Ļoti. Un te izmanība un diplomātiskā, tā teikt, prasme ir acīm redzami ļoti nepieciešama. Un es domāju, ka viss šī klātesošā kopuma kopīgais intelektuālais potenciāls šeit varētu būt ļoti derīgs. Es domāju, ka šī iemesla dēļ mums šeit parunāties par lietām, kas ir svarīgas Latvijai,
ko starptautiskā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi. Jo, ko tur slēpt? Pirmajos mūsu diplomātijas gados, protams, radās tāda mazvērtības sajūta, kad Latvijas ārlietu ministrija ir tikai tātad ierēģi, kuri reaģē uz to, ko viņam liek darīt, bet kad Latvijai nav savas diplomātiskās tradīcijas. Man ir gadījies pasniegt priekšmetus Maskavas Starptautisko sakaru institūtā. Un pārsteidz visu tā vēsturisko diplomātu portreti koridoros un auditorijās, kas simbolizē tieši šo tradīciju, diplomātisko tradīciju, kuru mēs nevaram to noliegt. Krievija ir gigantiska. Un uz šīs, un arī inerci, kas šodien mēs redzam, ir ļoti nepatīkama inerci, ļoti nejauka. Un šeit ļoti vietā būtu, protams, arī savs Latvijas, tā teikt, diplomātijas stils, sava pieredze, savs redzējums un savs viedoklis. Tā kā, es domāju, un tāds var veidoties, protams, diskusija gaitā, un to veidot ir grūtāk nekā diženajai impērijai, Krievijas impērijai. Jo mums ir jāsargās nenonākt atkal tajā pašā ēdienkartē, bet sēdēt pie galda. Un tas diena nav vienkārši mazai nelielai valstī. Tagad runājot par tuvajiem austrumiem. Tuvo austrumu centrālais faktors šodien un visā šajās 10 gadēs, kas ir bijušas pirms mūsu dienām, protams, ir Izraela. Un vai šeit ir kaut kas tāds principiāli jauns vai nav jauns? Man liekas, ka tā ir tāda kaut kāda ļoti sena un varbūt pat misteriāla realitāte, jo atcerēsimies, ka Izraela atrodas tajā vietā, kurā bija krustneši. Latvija arī viena no krustnešu laikmeta un tā laika domāšanas produktiem. Bet Izraela tātad, sākot ar 11. gadsimtu, uz 3,5 gadsimtiņiem, šī teritorija bija precīzi turpat, kur šodien ir. Tajā starptautiskajā izteiksmē. Tās bija pastāvīgas cīņas, un krustakari, protams, nebija permanents karš, bet tas bija laikmets. Laikmets, kas bija saistīts ar konfrontāciju un ar visa veida grozīšanos un diplomātiska rosīšanos, lai izdzīvot šajā principā naidīgajā tuvo austrumu vidē un pat tur dominēt. Un arī šodien, esot Izraēlā, mēs nejūtamies kā mazā valstiņa, bet jūtamies kā lielvalstī. Un no tā mums būs mācīties, kā to teica kādreiz Nelaitis profesors un mācītājs Feldmans. Un tā mums būs mācīties. Nu tā, man liekas, ka, ja mēs nedaudz ielūkosimies Izraēlas valsts pirmsākumos, tas varētu būt tāds zināms sākums un arī redzējums tam, kā atsevišķas teritorijas, atsevišķas zemes, patiesībā sakot, neatrodās nekādā īpaša evolūcijas stāvoklī. Mēs visi esam tādas vēsturiskās domāšanas vergi, un mums ir tāds priekšstats, ka viss evolūcionē un aug un pilnveidojās, un viss paliek labāks un labāks. Bet šodien mēs redzam, ka tāds nemaz nav, tā ļoti spilgti redzam. Un man ir tāds iespējas tomēr, un es saviem studentiem bieži vien par to ieminos, ka patiesībā sakot, vēsture nekas pārāk nemainās. Un tie juku laiki, kas ir iestājušies šodien, ļoti līdzīgi juku laiki bija arī Pirmā un Otrā pasaules kara laikmets. Bieži vien vēsturnieki saliek kopā Pirmā un Otrā pasaules karu, uzskatot to par vienu pasaules karu, kuram bija 20 gadu starpbrīdis, tas miera brīdis, bet kurā turpinājās tie paši procesi, kas jau bija iesākušies īsi pirms Pirmā pasaules kara, un turpinājās Otrajā pasaules karā, un viss tas nobeigums labi zināms, tad kāds viņš bija. Pirms mēs runājam par Mozu
Hess, kurš bija franču, jūdu izcelsmes, franču filozofs un liberzainismu, tātad, es teiktu, sociāldemokrātiskā cionisma pamatlicējs. Viņa grāmata 1862. gadā iznāk, un tā ir tāds sava laikmeta, var teikt, piemineklis. Un ar ko tas raksturīgs šis laikmets? Šis laikmets ir raksturīgs ar cionismu kā viena no kustībām un sociālismu kustība, ko iesāka Marks, kā jūs saprotiet, ir otrs. Šodien cionisms bieži vien tiek likts blakus nacismam kā kaut kas slikts. Patiesībā sakot, cionisms nav nekas slikts, jo cionisms ir sākusies kā reliģiska kustība. Mēs pazīstam judaismu ar tādu ļoti specifisku reliģisko redzējumu laikā, nākotnē, ar tādu īpašu lūkošanos nākotnē, kas ļoti lielā mērā ir iespaidojis Eiropas kultūru un redzējumu tādā laika dimensijā, augoša laika dimensijā, kad laiks, un tas ļoti reliģisks ir. Un mēs pilnveidojamies ar šo laiku un tuvojamies dievišķajam un kļūstam labāki, skaistāki un tā tālāk. Tā ir romantisma ideja, ienāk romantisma, viss sāksies ar judaismu, reliģijā. Un 19. gadsimtā notiek gan kristietības, gan judaisma erozija. Un bet tā erozija tā ļoti raksturīga ar to, ka šīs reliģiskās idejas viņas sekularizējās. Un jūdiem tāda sena ticība ir, ka tā augšupeja, tā ir tikšanās ar Dieva sūtīto Mašiehu, Mesiju, kas nāks laiku beigās, un jūda tauta satiksies ar Dieva sūtīto Mašiehu Jeruzalemē. Un tādēļ tāda īsta ebreju ticība vienmēr bija par to, ka vienu dienu mēs atgriezīsimies. Mēs, mūsu bērni atgriezīsies Jeruzalemē, un tur tātad sāksies zelta laikmets, milinārais laikmets 19. gadsimtā, kad reliģiskās kustības, tādas kā reliģiskās pasaules redzējums, sakarā zinātnes attīstība, aiziet nebūtībā. Tā vietā parādās jaunas sekulāras kustības, kuras izmanto šo reliģisko gramatiku, paradigmu, reliģisko gramatiku, kad lūk, tātad mums jāatgriežas Izraēlā, turpat, un tas ļoti reliģiski, tas cilvēkam tu uzreiz uzklaus, tu uzreiz dzird, jo tas ir gadu simtiem stāstīts, bet tagad ir jaunā valodā. Mēs paši brauksim uz turien. Un šī ir viena no idejām. Otra ideja – marksisms. Marksisms, es kad sāku savu darbu Zinātņu akadēmijā, ne šeit, gan Maskavā, man zinātniskais vadītājs profesors Levinsons teica tā: tu, kad būvēsi rakstījis savu diplomu darbu, tev, protams, savu doktora darbu, tev bez šaubām būs vajadzīgs Marks un Engels. Bet tu nelasi Kapitālu, lasi Agrīno Marksu. Un es būvēju Agrīno Marksu. Un daudz ko atklāju. Agrīnais Marks, viņa vecāki pieņēmuši kristietību, viņš pats bija ebrejs un vecāki bija ebreji. Tās ir agrīnās kristietības idejas, komūnas idejas, kopīga manta, taisnīgums, nekādu bagāto, nekādu nabago. Un no šīs kristietības paradigmas veidojas Agrīnais Marks ar līdzcietība pret cietējiem, pret tautu, kas ir apspiesta, kas dzīvo netaisnībā. Un tā mans pamazām izveidojās marksisms. Ka tā laba ideja, bet viņi pārvēršas par briesmo laiku. Un šeit ir abi divi, tātad sionisms kā nacionālisms.
19. gadsimta attīstās nacionālisms. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Angļi dzīvo Anglijā, vācieši dzīvo Vācijā, francūži dzīvo Francijā, latvieši dzīvo Latvijā, igauni dzīvo Igaunijā, un ebrejiem kur dzīvot? No Izraela. Dzimtene, atpakaļ. Un sociālisms tātad, kā jūs saprotat, ir izaug no agrīnām idejām. Agrīnām reliģiskām idejām. Leons Pinskers vēl viens agrīns šo ideju balstītājs. Viņš ir no Odesas. Ārsts, ļoti sabiedrisks. Un viņa darbs ir pašemancipācija, kas izrakstīts 1882. gadā. Un runa ir par ko? Runa ir par to, ka 19. gadsimts tas vēl ir laikmets, kad ebreji, kā Marks vecāki, pieņem kristietību. Mendelsons, pazīstams, uzvārds arī pieņem kristietību un citu. Leons Pinskers arī bija par to, lai ebreju kopiena ieaugtu Krievijas sabiedrībā un būtu par integrālu šīs sabiedrības daļu. Un tā bija zināma cīņa, jo ebreji dzīvoja jūdu apdzīvotajās teritorijās pēc Polijas sadalīšanas 1772. gadā. Un ebrejiem nebija iespējas iestāties augstskolās, neiegūt īpašumu, nedabūt, tā teikt, sabiedrisku statusu, neieņemt sabiedriskus amatus un tā tālāk, bija daudz tādu ierobežojumu. Bet pretī tam visam viņš vienmēr cīnījās par to, ka vajadzētu integrēties apkārtējā sabiedrībā un neveidot tādu noslēgtu kopienu. Bet 1882. gads, tas ir gads, kad sākās rusifikācija. Mūsu senči šeit izjuta Latvijā to pašu. Kad pat starpbrīdī nevarēja, saprotiet, bērni savā starpā runāt latviski, tāpēc, ka tas bija stingri aizliegts un pat varēja dabūt sitienus. Un šajos, un viņu satriec šajā laika periodā notikuši ebreju grautiņi, kas sākās Baltkrievijā, kas notiek Odesā, notiek tagadējās Moldovas teritorijā, kur šie ebreji dzīvoja. Un tas mums pamazām viņā izrājas atkal to pašu ideju, kad ebrejiem ir vajadzīga sava valsts, kur viņus tātad nevajās, kur viņiem būs cilvēka cienīgs status, un kad cilvēkam nebūs visu laiku jāpielāgojas svešai varai, svešai valodai, svešai kultūrai, svešai darīšanai un tā tālāk un tā tālāk. Mēs jau latvieši ļoti labi to situāciju pazīstam. Cik mēs uzelpojam, iegūstot atgūstot savu neatkarību. Un sākās pirmo emigrantu kustību. Alija, pacelšanās augšu. Olim, augšu kāpēji, diemžēl šeit pazudus ir pārformatējot kuģis, kur jauni cilvēki dodas uz Izraelu. Un tur viņi sāk veidot savas pirmās kopienas. Un tās viena daļa aizvien vēl ir reliģisks. Viena dodas lai kolonizētu šo zemi. Un tā ideja tātad ir vēl viena laikmeta lieta. Un te par to mēs runāsim tūdaļ. Un Teodors Herzls ir tas, ko mēs visvairāk pazīstam, kas ir bieži vien tiek saukts par cionisma dibinātāju. Teodors Herzls bija Austrijā, dzīvoja Austrijā, ļoti talantīgs žurnālists, un viņš tātad piedāvā nomitināt Palestīnā ebreju strādnieks un zemnieks kā kolonistus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka atcerēsimies, ka 19. gadsimts aizvien vēl ir koloniālais laikmets. Un kolonijas viena daļa veidojās, tas ir cits stāsts, kā viens veidojas, bet tas nav, principā kolonijas nekur nav veidojušās kā tāda brutāla iekarošana. Kolonisti ierodās Dienvidāfrikā, kur ir tukšas zemes, kur ir mazapdzīvotas vietas, kur sāk savu lauksaimniecību veidot un tā tālāk. Mums pamazām veidojās kopienas un beigās izveidojās Dienvidāfrikas republika, piemēram.
Tā pati ideja, kas ir ļoti laikmetīgi, tam laikmetām raksturīgi. Mēs atmetīsimies tur, mums būs vairāk, vēl vairāk, un mēs pamazām atgriezīsimies savā dzimtenē. Un 1897. gadā notika pirmais starptautiskais cionistu kongress Šveicē, Bāzelē. Teodors Haksels ir tā iniciators tam pasākumam. Un tur tiek jau institucionalizēta, sabiedriski izplatīta šī ideja. Un viena no tādām kibuts. Un te kas te ir? No. Jā, te mēs redzam svētkus kibuts. Kibuts, es nesāstīšu sīkumos, netērīšu laiku, bet kibuts ir kaut kas līdzīgs kolhozam. Bet viņš ir paties un īsts tāds sociālismu iemiesojums, vienlīdzības iemiesojums un tā tālāk. Daļa no kibutsiem izdzīvojuši līdz šai dienai. Pēc Pirmā pasaules kara tuvajos austrumos tiek ieviesta tā dēvēta mandāta sistēma. Es domāju, ka jūs visi labi atceraties, ka tātad apvienoto nāciju organizācijas priekštecis bija Tautas Savienība, un šī Tautas Savienība, lai organizētu bez ekscesiem, un lai vienlaicīgi arī nomierinātu, teiksim, lielo valstu, toreizo lielu valstu intereses, piešķīra mandātu tiesības Anglijai, piešķīra mandātu tiesības Francijai, tuvajos austrumos, sadalot Osmaņu karu zaudējušo kopā ar Vāciju, karu zaudējušo Osmaņu impēriju, tātad nacionālās, tās faktiski ir arābu vienībās. Šajā procesā Izraela nonāk Lielbritānijas rokās. Kaut arī Lielbritānijā nebija īpašas intereses par cionismu kā tādu un ebreju valsts izveidi, bet reliģiskais faktors šeit nospēlēja zināmu lomu. Mēs zinām, ka Balfūra deklarācija, tātad, kas oficiāli tātad ebreju kopienai Eiropas lordam Rotšildam bija nosūtīta kā ebreju kopienas pārstāvim, solīja ebrejiem iespēju izveidot Izraēlā viņa nacionālās mājas. Pēc šīs deklarācijas, un šo deklarāciju lielā mērā un arī tālākās darbības veicināja Anglijas amatpersonas, kas viena daļa bija ebreji pēc tautības un cionisti pēc savas pārliecības, cita daļa bija vienkārši kristieši, kur uzskatīja par pareizi, tātad attiecīgi gādāt par ebreju un arī kristīgo vienlaicīgi reliģisko principu uzturēšanu un pilnveidošanu un izpildīšanu, ļaujot ebrejiem atgriezties, lai piepildītos rakstu, un atgriezties savā Cionas zemē. Un Davids Lloyds George bija viens no tādiem. Viena vadoša persona bija Haims Veicmans. Cilvēks, kurš izgudroja ebrejus, kurš bija izgudrojis acetonu, un kas bija nepieciešams spridzekļu izgatavošanā, un tādējādi viņš iegūst milzīgu iespaidu Anglijā, attiecīgās gan industriālās, gan militāra industriālā sektorā, gan arī starp politiķiem. Un Lielbritānijā izveidojās tāds klubs ar iespaidīgiem cilvēkiem, kuri attiecīgi iestājās ar cionismu idejām un ideju, ka nepieciešams ir izveidot šo ebreju valsti. Un vēl viena persona, ko es gribēju pieminēt, ir Herberts Samuels. Herberts Samuels kļuva par šāda mandāta teritorijas faktisko ģenerālu gubernatoru
Izraēlas teritorijā, bijušā Palestīna, kur viņš centās visādā veidā atbalstīt no vienas puses cionismu, bet no otras puses darīt to taisnīgi, saskaņā ar ētiskām normām. Ļoti interesanti, ka tieši šie britu cionismu pārstāvi vienmēr stāvēs ļoti stingrām ētiskām pozīcijām. Nu, lūk, un Herberts Samuels tajos ļoti grūtajos 30. gados, kad bija sasprindzinājums starp divām kopienām milzīgs, viņš spēja uzturēt līdzsvaru starp arābu un ebreju kopienām. Bet viņš izdarīja vienu kļūdu savā dzīvē. Viņš nozīmēja tātad vienu no Hadžamīna al-Huseini, tādu muftiju, musulmaņu runas vīru un dievkalpojumu tātad vadītāju par Palestīnas muftiju, par Palestīnas reliģisko, arābu reliģisko galvu. Un šis cilvēks, kurš likās pilnīgi nekādi bija bez ambīcijām, izrādījās, kāds bieži gadās, izrādījās ļoti spējīgs, tā teikt, cilvēks ar savām ugunīgajām pret Izraēlu vērstām runām. Viņš uzkurināja arābu auditoriju līdz tādai pakāpei, ka 1938. gadā sākās ģenerālais streiks un sāsinājās tas attiecības abu kopienu starpā neiedomājām. Kas bija par iemeslu? Iemesls bija ļoti vienkārši. 1929. gadā Amerikā sākās un izplaties uz Eiropu lielā depresija. Cilvēkiem nebija darba, valdīja trūkums un ekonomiskais haoss, un šādos apstākļos, kā mēs to zinām, uz 33. gadu pie varas Vācijā nāk nacisti, un ebrejus sāk no visām pusēm spiest un represēt, un ebrejiem bija kaut kur jāmūk. Šī mūkšana vispirms jau bija, protams, no Vācijas. Vācijā dzīvo 1 miljons ebreju. Un šo miljonu vajadzēja, šis miljons ne jau visi, bet viena liela daļa, tātad mēģināja tikt projām. Bet ekonomiskā kolapsa apstākļos nebija kur doties. Pirmsākumos hitleriskā Vācija pati mēģināja stumt ebrejus projām un bija gatava palīdzēt. Bet starptautiskā situācija bija tik haotiska, kad gatavojoties Otram pasaules karam, bija skaidrs, ka ir vajadzīgs ebreju atbalsts, kuri bija ļoti iespaidīgi tātad no finansiālā un materiālā viedokļa dažādām valstīm. Un te nu rosījās visi kā varēdam, bet neviens negribēja ebrejus nekur ņemt. Un šī iemesla dēļ Palestīna palika pēdējā vieta, uz kuriem tātad ebreji varēja virzīties. Briti karu gaidot, pilnīgā apjukumā nonākuši, sāka visādi bremzēt, no sākuma tīri labvēlīgu attieksmi pret ebreju pārceļošanu uz Palestīnu, lai nomierinātu arābus, kurus viņi uzskatīja par saviem principiālajiem tātad sabiedrotajiem gaidāmā Otrā pasaules kara laikā, un arī šī pasaules kara laika kara gaitas īstenojot. Hadžamīn al-Huseini Otrā pasaules kara laikā veido no bosniešiem karaspēku, kas ir sabiedrotais Vācijai, un šie arābu līderis cenšas visiem spēkiem sarunāt ar Vāciju, vienoties un cerībā, ka vācieši tātad palīdzēs viņiem izrēķināties ar ebrejiem, jo tāda bija toreiz Vācijas politika. Izveidojās ļoti spēcīga konfrontācija, un šī konfrontācija
izbeidzās 1948. gadā, kad pēc vairākām komisijām, kuras bija sūtījuši gan Angļu valdība, gan vēlāk pēc Otrā pasaules kara apvienotā nācija organizācija, atrisināt šo ebreju un arābu konfliktu Palestīnā. Un risinājumi bija divi. Vai izveidot vienu valsti ar divām kopienām, bet šis eksperiments nekādi neizdevās, jo tā atsevišķināšanās un tas ienaids starp divām etniskām grupām bija pārāk liels. Tad radās otra ideja izveidot 7 teritorijas, un tagadējās Izraels teritorijās 7 reģionus, no kuriem 3 būtu arābu reģioni un 3 būtu ebreju reģioni, pie kam Palestīna, vēsturiskā Palestīna, tātad ietvēra arī šodienas Jordāniju, toreiz Transjordāniju. Un plāns bija tāds, ka arābi tātad savus 3 nelielās teritorijas, kuras viņi iegūst tagadējās Izraels teritorijā, vēlāk pievieno Transjordānijai un izveido tādu Palestīnas valsti, kas aptvertu šodienas Jordāniju un tās atsevišķas 3 teritorijas Palestīnas pašreizajā Izraels teritorijā. Mazās ebreju kopienas tad izveido 3 citas teritorijas, diemžēl kaut kas ir izjūtas ar bildi, bet Beitlehem un Jeruzalem izveido tādu teritoriju, kur pārvaldīs apvienotā nācija organizācija, kā starptautisku svētceļojumu un citu aktivitāšu vietu, kuru varēs brīvi apmeklēt gan arābi, gan musulmaņi, arābu musulmaņi, gan jūdi, gan kristieši. Tā būtu tāda svētceļojuma vieta. Lūk, šāds dalījums beigās izrādījās dzīvot spējīgs. Tā nozīmē, ka apvienotā nācija organizācijas, tādā veidā pīla komisija bijusi izveidojuši šo projektu. Un to pārņēma apvienotā nācija organizācijas speciāla Palestīnas komisija, kas piedāvāja šo lietu nobalsot apvienotā nācija organizācijā un tika nobalsots. Tātad par divu valstu iespēju. Ebreji tūdaļ pieķērās pie šīs idejas un izsludināja savu neatkarību, balstoties uz apvienotā nācija komisijas un apvienotā nācija balsojumu un piedāvājumu. Arābi no tā atteicās. Arābi nolēma izmest ebrejus no viņas zemes, atsaucoties uz to, ka viņi dzīvo 1300 gadus, ka tā ir tātad arābu zeme, palestīnieši, ka tāda nekāda vēl nebija, ka bija Palestīnas arābi, un tas kļūst par sākumu visai šai milzīgai epopejai, kurā tātad šī ideja par to, ka varētu kaut kā dzīvot kopā, neizdodas un neizdodas. Un man liekas, ka šajā pirmajā stūlē beidz, tātad šis pirmais solis, kad atbilde uz tā vietā, lai izveidot savu valstu, Palestīnas arābu atbilde ir sākt karu. Un tiek noslēgt vienošanos par to, ka mēs karojam pret Izraelu ar nolūku izmest viņu ārā no Palestīnas, lai šeit neviena ebreja vairāk nebūtu. Un tas karš turpinās līdz šai dienai. Un Izraela līdz šai dienai arī zeme. Tā ir zeme, kas karo visu laiku un cīnās par savu neatkarību. Izraels modelis daudziem, man liekas, ir tāds modelis, par ko bieži vien Ukrainas kontekstā tika runāts. Kad nevis iesaistīšanās NATO vai citās organizācijās, bet pašam ir jābūt bruņotam un spējīgam pretoties. Tas ir vienīgais ceļš,
kaut var droši tikt no draudiem brīvs. Kā jau minēju, mūsu vidū ir arī Acis Janīts, Latvijas bijušais vēstnieks ārā valstīs. Daudzās neuzskatīšu visas. Es domāju, ka tad, lai cilvēkiem ir skaidrība, kā mēs vispār Latvijas ārlietu ministrija sedz to reģionu, es tad vienkārši salikšu punktu uz I. Tātad vēstniecība Turcijā mums sedz Irāku un Irānu. Man bija tas gods pirms 10 gadiem būt pirmajam Latvijas vēstniekam Irānā. Un mums ir vēstniecība apvienoties Arābu Emirātos, kuri sedz daudz lielāku valstu Saudarābiju. Tās ir tās valstis, kuras es kādu laiciņu pavadījis un labprāt padalīšos saviem vērojumiem. Jā, Aivars Groza. Jā, paldies par uzaicinājumu. Es biju pirmais, kā Atis līdzīgi teica, biju pirmais vēstnieks, kurš atklāja vēstniecību Indijā, tāpēc uz ielām varam redzēt šos, varat izmantot pakalpojumus, saņemt regulāri ēdienus un tam līdzīgi. Bet pēc pēdējās nozīmes 5 gadi Izrēlā, laikam pats interesantākais, ar kuriem es labprāt dalīšos savā pieredzē. Un Mārs Godiņš. Jā. Pastāst, kā tu nonāci kibucā? Es gribēju precizēt, es pats nenonācu kibucā. Toreizējā mana sieva strādāja kibucā un mans brālis ilgu laiku strādāja kibucā. Bet man pašam es gribētu pieminēt, bija tas prieks pirmoreiz ciemoties Izraēlā jau padomju laikā, viesoties pie padomju tā laika emigrantiem, cionistiem, muzikologu Johaima Brauna, sociāldemokrāta žurnālista Efrema Gordona, pedagoga Moše Būmaņa un tā. Tad varbūt pastāstīšu vēlāk, ko toreiz piedzīvoju. Tad pirmais jautājums par to, kas notika 2023. gada 7. oktobrī. Un vispirms varbūt sākt ar Aivaru. Kā to redzēja Izrēla un kā tas tā sanāca, ka valsts, kurai ir visadvancētākais drošības dienests, palaid to garām? Jā, 2023. gada 7. oktobrs laikam man paliks atmiņā, jo es atceros, līdz tam tātad Izrēlā izveidojas valdība, tātad Netanjahu valdība, kurā bija tātad Likud un kopā ar ortodoksālajām partijām, un valstī virmoja tādi kā nesaskaņas ar to, ka viņi mēģināja veikt tiesu reformas, turpinājās tiesas process pret Netanjahu. Dzīve ritēja savu gaitu, laikam notika apšaudas no Gazas sektora, sūtīt raķetes, mēs bijām pieraduši, kā dzīvot Izrēlā bija jāskrien uz patversmi vai, teiksim, tajā drošajā istabā. Kaut kur nedēļu pirms tam tika organizēts tāds Tel-Avivā džeza festivāls. Mēs uzaicinājām mūsu tādu jaunā dziedātāju, ļoti talantīga Alicia Kante, bija ļoti veiksmīgi koncerti, festivāls. 5. oktobrī bija noslēdzošais koncerts, kur viņa varēja pat dabūt papildus līgumus. Viņa paredzēta 6. oktobrī ekskursija uz Jeruzalemi, un 7. oktobrs atnāca rīts, kad pēkšņi sākās trauksme, un vienkārši mēs esam pieraduši, ka trauksme jāskrien uz drošo telpu, un pēc tam atklājās, kas bija noticis. Labi, ka organizatori paguva, nosūtīt Alisi uz Grieķiju, kur viņa atgriezās mājās, bet pēc tam atklājās, kas bija noticis. Tātad tiešām, kā Aldis teica, Izraēlas drošības sistēma visadvancētākā, un kā tas bija noticis, kā, teiksim, apkārt Gazas sektoram ir žoks, siena, un kā man viens paziņa bija, kurš strādā tādās drošības iestādēs, viņš uzrakstīja tādu nelielu rakstu, ka šādu drošības sistēmu to nevar izdarīt ne Irāna, ne arī Hamas. To var izdarīt tikai advancētas valstis kā ASV, kā Krievija, un kaut kur pat gaisā virmo ideja, ka tas ir kaut kādas, teiksim, lielas valsts interesēs, jo līdz 7. oktobrim arī visā, tā kā mums šeit, arī Izrēlā visas uzmanības centrā bija konflikts ar Ukrainu. Pēc tam viss mainījās. Tātad atklājās šis, ka, teiksim, šī siena ir sagrauta, un no Gazas sektora Izraēlas teritorijā viņu šajos apmetnēs ieradās vairāki 100 Hamas kaujinieki. Un lielākā traģēdija notika netālu no šīs Gazas sektora. Bija Nova mūzikas festivāls, kur apmeklēja vairāki tūkstoši jauniešu, un tur arī bija šis viens uzbrucēju visiem šiem mērķiem.
Protams, tagad arī it kā cenšas atrast cēloņus šim notikumam, kāpēc, teiksim, militāristi vai vēl politiskā vadība neņēma vērā tādu izlūkdienestu ziņojumus. Un tur tas paradoxāla situācija ir tāda, ka apkārt šim Gazas sektoram ir novērotāju posteņi, un, kā mēs zinām, Izraēlā ir obligātais militārais kārdienis, kur arī dien sievietes, un tur bija jaunas meitenes, kas visu laiku ziņoja, tur kaut kas notiek, tur sākās kaut kādi manevri, viņi kaut ko dara. Un, teiksim, tādā vidējā komandieru līmenī tur majori apakšpulki, pulki, tad ko jūs tur sievietes runājat, jūs neko nezināt. Un lūk, viņas tika saņemtas gostā, un tad sākās šī traģēdija. Man bija iespēja apmeklēt vairākas reizes šo teritoriju apkārt Gazas sektoram, gan kopā ar vēstniekiem, gan kopā ar Latvijas delegācijām. Un es varu redzēt, kā tas notiek, kā mainās cilvēku Izraēlas iedzīvotāju psiholoģija. Nekad, teiksim, kāds 10 dienas pēc šī notikuma mēs apmeklējam šo Novu mūzikas festivālu. Tur vienkārši tiek vāktas neizdzertās alus mucas, asins pēļķes, apģērba gabali un, teiksim, kāds no viens karavīrs pasaules man sāna saka, uz šī galda lūk tik izvarotas meitenes. Vienkārši tas bija šoks Izraēlas sabiedrībai. Tātad mēs tagad atzīmam holokausta upuru piemiņas dienu un velti šo notikumu sauc par otro holokaustu. Tātad milzīgs psiholoģisks šoks un trauma Izraēlas sabiedrībai, kas var sakot, kurš jāņem vērā, kur mēs varam runāt arī tālāk par visu, arī tuvu austrumu miera procesu, visu pārējo. Tātad šis 7. oktobris to visu ir ietekmējis. Sakot, tā kā es esmu vietas, vienkārši man daudz ir paziņas pat, kā tas izskatās psiholoģiski. Esmu runājis ar, man bija labi draugi un paziņas, kur saka, teiksim, ka, lūk, mans dēls iet skolā, viņa skolotāja ir Izraēlas pilsone, arābu sieviete. Un es viņu pat labāk skatos savādāk nekā tas bija pirms 7. oktobra. Un tātad šis, var sakot, sākās, kā profesors minēja, turpinājās tiešām īstais Izraēlas karš. Izraēlā izsludināts kara stāvoklis, kurš nav atcelts. Un varbūt mazliet jāpievēršas arī tādai augstai politikai. Premjerministrs Netanjahu tur ļoti veiksmīgi pat labāk izmanto savās interesēs. Tātad ir kara stāvoklis, valsti pārvaldā militāra politiskais kabinets un kara kabinets, kur ir ārlietu ministrs, aizsardzības ministrs un bruņoto armijas spēku pārstāvji. Tātad faktiski tik daudz var neņemt vērā pārējo valdības sastāvu, un tā tas arī viss turpinās. Un, var sakot, Netanjahu to arī veiksmīgi izmantojas. Var redzēt, ka varbūt sarunvaldiem nāk labās kārtas rokās, un tātad ar šo varbūt atcerēties veiksmīgu operāciju pirms pusotra gada, kā ar šiem pageriem, kas bija ļoti vienkārši droši vien būs izlūkdienestu mācību grāmatās, kādā veidā, teiksim, pārdot Hezbollah pārstāvjiem pagerus, un kuri pēc tam eksplodē visi, un tur aiziet bojā vadošais sastāvs. Tāpat arī karš pret Irānu, kurš, tas ir cits stāsts, bet, teiksim, izdevās ietekmēt Irānas kodola programmu. Tātad visu to Netanjahu izmanto savās interesēs. Vienlaicīgi ar šo kara stāvokli izmantojot, viņš var pārsies atcelt savu tiesas procesu. Mēs esam liecinieki, tur, kur mūsu vēstniecība pār ielai ir tiesu nams, kur katru pirmdienu vienkārši ir tāds troksnis, tur sanāk divas nometnes, un vieni ir par Netanjahu, pārējie pret, un dziesmas, kliedzieni, tagad faktiski pie aizvērtiem logiem, tu pat nevar strādāt, jo tas ir milzīgs troksnis. Un varbūt jau mūsu šī pasākuma tāds moto ir, kur dodās Izraela, varbūt pāris ieskicējumi par nākotni šajā sakarā. Tūlīt tās varbūt nākamnedēļ tiks apstiprināts budžets. Ja tas budžets netiks apstiprināts, tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas, bet tā vēlēšana jānotiek apmēram tā pašlaik, kad notiks arī mūsu parlamenta Saeimas vēlēšanas. Un Izraēlas situācija tāda, ka tā barjēra, lai iekļūtu parlamentā, Knesetā 3,25%. Ja mēs šeit pat labāk mēģinām tur idejas mainīt vēlēšanu sistēmu un kaut kā savādāk to situāciju ietekmēt, tā 3,25% ir ļoti niecīga barjēra, un rezultātā tur Knesetā var iekļūt ļoti daudzas partijas. Un arī tā situācija ir tāda, ka
Vēlēšanas, ja jānotiek oktobrī Izraēlā ir pasakains laiks un laicīgi, teiksim, elektorāts, pats pieredzējis šo situāciju, vienkārši nedodas, jo tā ir izsludināta brīvdiena, vienkārši viņi dodas atpūsties pie jūras, kaut kur uz cimeriem, un rezultātā, bet iedzīvotāju daļa, kas ir, teiksim, haredi vai haredim, ortodoksāļi, viņi dodas uz vēlēšanām, un pārsvarā viņi vienmēr klausa to, ko saka rebes, viņu garīgie līderi. Un rezultātā šī situācija ir tāda, ka parasti Knesetā izveidojas situācija, ka ievērojumu lomu iegūst šie ortodoksāli ebreji. Un tas, protams, arī ir tāds vienkāršs elements, kas šķeļ Izraēlas sabiedrību, un patreizējā situācijā, lai atkārtot iepriekšējā valdību, kuru vadīja Benets, kad ar 72 balsīm, tur ir jāņem iekšā apvienotās arābu saraksts. Vai tagad, teiksim, nākošais vēlēšanās izdosies, vai teiksim, akceptēs šo ideju, ka jāņem šajā sarakstā Izraēlas pilsoņi musulmaņi, to ļoti grūti teikt. Tāpēc visdrīzāk, teiksim, ja varētu teikt tādu prognozi, tas arī tā turpināsies. Un acīm redzot pēc nākošām vēlēšanām, premjerministrs, kā viņu sauc Bibi, kā man teica pāris kolēģi, he's a political animal, viņš var to visu izturēt un turpināt valdību. Tāds apmēram tas ieskicējums par 7. oktobru stāstīja dažādi. Tad, kad tas notika, man protokola šefs atsūtīja necenzētās kadrus WhatsAppā, kas bija nofilmētas no to teroristu šīm body cameras, no kamerām. To es pat nevarēju iesākt skatīties. Vienkārši tas bija kaut kas tāds, ko vienkārši nevajag darīt. Jā, bet piekrīt tēzē, ka tas bija neizprovocēts uzbrukums. Nē, es tam nepiekrītu. Un es domāju, ka visi klātesošie jau ir gana daudz lasījuši mēdījos un visi jau 2 gadu tecējumā tagad iepazinušies ar to, kas sākotnēji notika. Es atsaukšos uz 2 ekspertiem, vienu no Izraēlas un vienu no ANO. Un Izraēlas vecākās avīzes virsraksts sludināja, Netanjahu ir atbildīgs par šo Izraēlas Gazas karu. Un es akcentētu 3 iemeslus, kādēļ Haaretz gan šo rakstīja, gan varbūt paplašins. Viens, saprotams, skaidri acīm redzamais ir izlūkošanas dienestu fiasko. Tas ir viens. Otrs, Haaretz izceļ to, ka Izraēlas valdība bija devusi priekšroku aneksācijas un iztumšanas politikai. Visu uzmanību tika veltīta rietumkrastam, ekstrēmisti, Bens Gvirs 8 reizes tiesāts par rasismu, tika iekļauts valdībā, un Smotričs tika nodota valdīšana pāri rietumkrastam vēl vienam ekstrēmistam. Tādējādi viss šīs apstākļu kopums noveda pie tā, ko apvienotā nācija organizācijas priekšsēdētājs Guterres teica, ko mēs viens otrs tīri labi atceramies noteikti. Viņš teica tā: tas nav noticis vakumā. Palestīniešu tauta ir bijusi pakļauta 56 smacējošas okupācijas gadiem. Viņi ir redzējuši, kā viņu zemi nemitīgi aprī ebreju apmetnes un piemeklē vardarbība. Viņu ekonomika tiek slāpēta, viņu cilvēki tiek pārvietoti un viņu mājokļi tiek nojaukti. Cerības uz politisku risinājumu viņu ciešanām zūd. Un pie šīs pašas tēmas varētu pieminēt Izraēlas Shin Bet bijušā vadītāja Ailona viedokli. Viņš citēja, teica, ja es būtu palestīnietis, es darītu visu savos spēkos, lai atgūtu zaudēto zemi. Pēc 56 gadu izmisuma mēs Latvijā paši piedzīvojam 50 gadu izmisumu Padomju Savienības okupācijā. Tādēļ es teiktu, ka jā, ir mazliet cits skatījums arī iespējams. Pirms arī precizējuši jautājums jums. Kāds tā sanāk, kāpēc šī vardarbība? It kā ir tiesības uz cīņu, palestīniešu valsts pretoties. Un tāds ir ANO mandāts, viņiem tāds tiesības to darīt. Bet kāpēc tas aiziet tāda vardarbībā? Šī cilvēkiedzīvotāja nokaušana,
ko īstenībā gan palestīnieši, gan ebreji. No kurienes nāk šis naids un rodās šī vardarbības videne? Jautājums man? Ja. Nu, jūs man uzdodat pārāk grūti jautājumu. Bet es gribēju oponēt jums. Man arī ir, zinām, Izraēlas pieredze. Tur esmu dzīvojis, strādājis. Es teikšu tā, ka vispirms, teiksim, fenomens. Ja? Palestīniešu bēgļi. Bija arī latviešu bēgļi. Ne? Vai mēs varam runāt par latviešu bēgļiem 1980. gadā, kas saņem apvienoto nāciju organizācijas pabalstus un dzīvo bēgļu nometnēs un ir tādi sērdieņi. Unikāls gadījums. Tātad Palestīna, es runāju ar bēgļiem 4. paudze. Viņš 4. paudze ir bēglis. 4 paudzes vārtās uz dīvānu un mēs, caur apvienoto nāciju organizāciju, maksājam viņiem pabalstus. Nelegāla blokāde Palestīnā. Nevajag par šito runāt. Nevajag, jā. Es domāju, ka cilvēciskais materiāls, vai ne? Un šis cilvēciskais materiāls tātad ar to vien nodarbojas. Tā vietā, lai taisītu smuku biznesu. Starp citu, Izraēlā arābi dzīvo, tur viņi žēlojas, ka viņi tur ir diskriminēti un tā un šā un citādi. Bet viņi tur bauda tādas iespējas, kādas pārējās arābu valstīs, vismaz tās, kas nav naftas eksportētāji, nemaz sapņot nevar. Viņam ir iespējas tādas pašas kā jebkuram Eiropietim, izņemot pavisam mazam kaut kas, darīt savu segregāciju tā tālāk, bet viņi dzīvo daudz labāk par apkārtējiem. Tas jau bija Hercela sākotnējais arguments iz koloniālismu skatījumu, kad ebreji pacels to nabadzīgo Palestīnas arābu tautu augšā. Tas jau bija viņa arguments. Jā, es viņam piekrītu. Otra lieta. Tātad uz to brīdi, kad Izraēla dabūja savu neatkarību 48. gadā, tur dzīvoja tātad 560 000 arābu. Un kaut kādā dīvainā kārtā pēc tam, burtiski pēc pāris mēnešiem, šo arābu skaits izauga līdz 700 000. No kuriem tātad tūdaļ kādi 400 000 pārvietas pat bēgļi. Izraēlas vēsturnieks Ilāns Paps raksta, ka 400 palestīniešu ciemati tika iznīcināti pie stobra gala, viņi bija spiesti mukt prom, un viņš lēš, kad aptuveni 6000 palestīnieši bija spiesti atstāt mājas 2 gadu laikā. Huseins Hadžamins tātad Ilāns Paps, ebreju vēsturnieks, vadošais šajā jautājumā. The Ethnic Cleansing of Palestine ir grāmatas nosaukums. Labi, bet saprotiet, mēs varam meklēt mieru, mēs varam meklēt ienaidu. Hamas, tagad ir jautājums par to, kā eliminēt Hamas. Un tas nav iespējams izdarīt. Tāpēc, kad visi Gāzes iedzīvotāji faktiski ir Hamas ideoloģijas nesēji. Man, piemēram, tur bija ļoti nepatīkami. Man tur bērneļus, varat iedomājušies, ka esmu amerikānis un kad esmu ienaidnieks, tur šaudījās ar tādām mehāniskām pistolēm, no kurām man pēc tam zelumi bija uz kājām, vai ne? No bērna kājas tiek audzināti ienaidā, neieredzēšanā. Visi apkārt ir nelieši un ienaidnieki. Un kāds ir tas nākotnes redzējums? Mēs atgriezīsimies savos ciematos un tātad ārsim zemi un audzēsim tur. Tur seni pilsēta no vienas puses.
no otras puses, kur tu 4. paudzē, vai tu zini, kāda zeme ir uzšināt vispār, vai tu zini, kas tā par matēriju? Protams, ka nē. Saprotiet, pilnīgi kaut kādas, vispirms, labi, paņemsim skolās ko māca. Matemātika māca uz to, cik daudz ebrejus var nošaut, un 2 nošauj, un cik palika, un tā tālāk. Atvainojiet, piedodiet, ja šādi tiek audzināti bērni, tad viņi tiek nevis uzņemti partijas biļeti, bet viņi tiek no bērna kājas izaudzināti par Hamas pārstāvjiem, un viņi tādi ir un būs, kamēr nenāks jauna paudze. Tas ir ļoti smags darbs un ļoti ilgs darbs to izmainīt, un to nedarīs paši šie cilvēki. Tur jājaucās kādai okupācijas varai, un tādējādi ar varu šo tautu ir jāizmaina un jāpārmaina. Tā vietā, lai kopā var būt Jordānijā, kas arī ir tāpat Palestīna. Kāpēc viņi tur? Lielākais tātad bēgļu skaits bija Jordānijā. Kāpēc tur viņi neko neuzcēla? Viņi mēģināja tātad Emīru Abdallahu gāzt. Mums tas ir valsts apvērsums līdz pat Arafatam, kas arī piedalījās šādos pasākumos. Visu laiku tātad valsts apvērsums, visu laiku militāra darbība, visu laiku ienaids un tā tālāk. Tā vietā, lai ar Izraēlu var uztaisīt tādu smuku biznesu, arī uztaisīt, uzbūvēt tur, es nezinu, kādas kurortus gāzes joslā. Tā vietā... Trumps Kurš mēs jau būvēs tik kurortu? Jā, tur jautājums bija Sanīškungam. Antti, tev jautājums būs. Patiesībā, turpinot to tēmu, tāda šī indoktrinācija notiek. Palestīnieši ir ļoti naidīgi noskaņoti pret ebrejiem. Tas naids nemazās. Te jautājums tāds, kāda ir pārējo arābu valstu attieksme? Un kas īsti tas, vai no tā, ka palestīnieši jūtās ir pamesti no arābiem, viņi ir bezizēja situācijā, ka vienīgais ierodas paliek dzemdēt bērnus, lai viņi kristu, vai viņi kļūtu vispār mocekļiem? Kolēģi, es domāju, ka mēs šos argumentus jau, ko mēs patās dzirdējām, mēs jau viņus esam dzirdējuši daudz, un viss ir atkarīgs no tā skatu punkta, kur tu pats esi bijis. Man ir draugi Izrēlā, tad es vairāk tā kā par to Izraēlas pusi, vai esmu par otru pusi. Tas jautājums ir, vai ir redzējums, kā mēs no šīs situācijas varam izkļūt. Jo es atceros savu bērnību, 70. gadi, tuvo austrumu konflikts visu dienu par televizoru, un mēs esam tur, kur mēs esam. Izrēlai tā situācija manā skatījumā ir divējāda pašlaik. Izrēla, protams, ir apsēsta ar drošību. Un tāpēc arī es no Aivara, diemžēl, nesapratu, kur tad ir tas āķis, kā viņi varēja palaist garām šo gazu. Kas tad? Jo mēs esam pieraduši uzskatīt, ka Mossads tas ir viena no labākajiem vispār dienestiem, teiksim. Ja? Tur kaut kas nav kārtībā, un nopietni tur kaut kas nav kārtībā. Vai ne? Tā kā tas, es domāju, cilvēciskais faktors ir vienmēr. Cilvēciskais faktors ir visur. No cilvēciskā faktora viss ir atkarīgs. Bet kas tad tur, kurā vietā, kurš cilvēciskais faktors? Kuri tie, kas tur tie nesenie imigranti, tagad tur tie jaunie ebreji, kuri tur varbūt ir pārņēmuši lielā mērā varu un kuriem tā Izraēla varbūt ir citādāk redzama vai kā? Kas, es nezinu, tāpēc man tas jautājums nepalika skaidrs, ko paši Izraēļi tad ir izsecinājuši no visu šī. Jo, ja mēs runājam par asins izliešanu, tad kā viņi 40, kā profesors stāstīja, 48. gadā sākās, tā viņi ir turpinājusies visus šos gadus. Par arābu pasauli. Bet es domāju, ka daļai atbildi ir citādā pieeja karam. Mums priekšstats ir tāds, ka karš tas ir nošķiršanās. Ukraiņi un Krievi tātad karo, un mēs šeit redzam jaunas nācijas veidošanos. Ukraiņai, protams, bija daļa no Krievijas, kāda šauba, bet šis karš nošķirs un būs divas dažādas nācijas. Bet tajā pašā laikā jāsaprot arī vēl viena cita lieta. Kad karš ir ļoti tāds īpašs kontakta veids. Un šīs karošanas attiecības starp Izraēlu un arābiem 20 gadu laikā, ņemot vērā arī apkārtējo progresu,
ir izdarījušas vienu ļoti sliktu pakalpojumu Izraēlai un varbūt labu pakalpojumu arābiem, ka viņi kļuvuši pietiekami izglītoti. Es vēl atceros tos laikus, kad arābi pirka dārgs šauteņus ar lāzeru un tātad ar programmu, ar datoru programmu iekšā un tālāk. Viņi to neprot lietot. Viņi varētu visvienkāršāko ziniet, ko ir manipulācija izdarīt, bet naudas nežēloja ne par ko, dārgu ieroču iegādēji. Šodien arī raķetes bija visprimitīvākās. Šodien viņi ļoti veiksmīgi jau ir iemanījušies lietot moderno tehniku. Un kas bija tas, man liekas, labākais numurs, bija tas, ka viņi elementāri pārgāja vienu soli atpakaļ. Tad atteicās no esošās tā vietā, lai runātu pa bezvadu sakariem, kurus var, protams, viegli nopēlēt, bija izvilkuši kabeļus un iekārtojuši vecos telefonus gar visu to robežu, kas tika tur praktiski izjaukta. Un visu to sistēmu tātad viņi un Mossad apmānīja, pateicoties tam, ka viņi atgriezās pie veciem telefoniem ar to palīdzību. Pager bija daļa no tā, bet tur viņi iegrāvās. Bet tur, kur bija vada telefona sakara, tur viņi varēja visu sarunāt un saorganizēt, un tie neko nedzirdēja, pretējā puse neko nevarēja dzirdēt, tāpēc, ka viņiem bija... Tas ir detaļas, bet jautājums bet tas ir... pozīcija mums gribētu kas notiek, jo es saprotu, tas viss palestīnieši kārbīli dēļ palestīniešiem, bet beigās viņi tik uzmest. Ja mēs paskatāmies Izraēlas tiešās robežas, tad Izraēlē nekad nav bijis vēsturē labāka situācija, kāda viņa ir šodien. Libāna ir sabrukusi, Hezbollah ir sakauta, Sīrija ir sabrukusi, Jordānija viņus neapdraud, Ēģipte viņus neapdraud un Saudarābija viņus neapdraud. Vienīgais spēks reģionā, kurš reāli var apdraudēt, un es nesaku, ka viņš apdrauda, bet kurš var apdraudēt, kuram ir kapacitāte un spēks un tā tālāk, tā ir Irāna. Un tā ir arī atbilde uz jautājumu, kāpēc mēs šodien tur ziņās lasām, ka tur ir amerikāņu karakuģi atbraukuši. Viens no iemesliem. Otrs iemesls ir tas, ka Irāna ir BRICS pilntiesīga locekle, vai ne, un ka viņi aizies pilnīgi Ķīnas orbītā. Tā kā vienīgā ir Irāna, bet pārējais Izraēlai būtībā nekad vēsturē nav bijusi labāka situācija. Bet Izraēlā ir šī apsēstība ar drošību. Viņu visu laiku ir šīs drošības jautājums. Kas ir, ko Izraēļu draugi, ja mēs sakām, ka mums ir arī morāla atbildība par Izraēlu, jo ebreji ir bijuši ļoti būtiska Latvijas mūsu zemes sastāvdaļa. Un tas ebreju zaudējums, tas ir milzīgs zaudējums Latvijas zemei, mūsu intelektuālajai kapacitātei. Es domāju, ka visi piekritīs tam. Tad mums viņiem būtu jāsaka tā, draugi mīļie, jūsu iespēja loks nav bezgalīgs. Ja mēs, profesors šodien stāstīja visu vēsturi pagājušajā 19. gadsimtā, 20. gadsimtā, kur es redzu divus aspektus, kas būtu jāņem vērā, kas ir aktuāli šodienas jautājumi. Proti, profesors arī minēja savā runā, jā, tā ir, Izraēla ir tā kā lielvalsts, un tāda viņa tiešām arī reģionā ir, bet kāpēc? Tāpēc, ka viņa aizmugurē stāvēja pasaules galvenā lielvalsts līdz šim, Amerikas Savienotās valstis. Kas notiekās iekšpolitiski Amerikas Savienotās valstīs? Tieši pēdējā gada laikā un pēdējos gados ievērojams kritums atbalstam Izraēlai, ievērojams pieaugums atbalstam Palestīnai. Ja? To Latvijas politiskā elite vēl nav ievērojusi. Tik tālu viņi nav. Viņi ir pilnā pārliecībā, ka viss ir tā, kā bijis šos 10 gadus, kad abas partijas viennozīmīgi atbalsta Izraēlu. Ja? Un to arī veido Latvijas politika, izējot no tā, bet viņi vienkārši nokavē tās lietas. Tā galvenā izpausme, jūs varat teikt, ziniet, tur aptaujas viena, otra un tā tālāk, gan jau varbūt, ka viss rit pa vecam. Un tas galvenais, kas bija tā, tas tiešām ļoti būtiskais izpausmes forma tam, ka pa Ņujorkas mēri ievēlēja Mamdani. Mamdani ir izteikts Izraēlas kritiķis un izteikts pro-Palestīnas atbalstītājs, un tas ir Ņujorka.
Ņujorka, draugi mīļie, ir otrā lielākā ebreju pilsēta pasaulē pēc Telavīvas. Man liekas, ka tā tas ir. Jā, bet tur dzīvo vairāk ebreji nekā visa Izraela. Tas tā varētu būt. Bet jūs piekritīsiet, ka tur notiekās kaut kādi iekšpolitiski procesi Savienotajās valstīs, kur Izraēlai būtu jāpievērš uzmanība, ka tā dzīve nebūs tā. Tas ir tāpatās kā Latvijas politiskā elite uzskatīja, ka NATO ir mūžīgs. Ja? Tad viņš šogad ir pēkšņi reāli. Nē, izrādās, ka nav. Mums apdrošināšanas polises nopirkt uz mūžu, vai ne? Tāpat tās par Izraelu. Un otrs aspekts, profesors sāk runāt jau par tiem telefoniem un tā tālāk. Tas, kas ir vēl būtiskāks būtībā, ir tas, ka izraēlieši pēdējā 12 dienu kara laikā secināja, ka kupols ir caurs. Izraēlieši lielā mērā bija pārliecināti, ka kupols vairāk, tas viņu pretgaisa aizsardzības, visa tā sistēma, viņi darbojās. Vienkārši tur ir tāds militāri tehnisks aspekts, ka mūsdienu tādā pasaulē, ko mēs redzam arī daudz pieminētajā Ukrainas karā, ka tev daudz vieglāk ir radīt tās dronus, raķetes un tā tālāk, nekā uztaisīt to pretgaisa aizsardzības sistēmu. Jo būtībā tu nevari šodien, praktiski neviena valsts šodien pasaulē nevar uztaisīt 100% pretgaisa aizsardzības sistēmu. Un tas ir Izraēlas vājais punkts, kur viņi visu laiku bija pārliecināti, ka mums ir kupols, teiksim, ja? Mums ir maza valsts, mēs varam to nodrošināt. Viņi to nevar, ņemot vērā, ka tagad tas uzbrukumā, ka tev uzbrukumā nenāk 1, 2 vai 3 raķetes, tev nāk droni, tev nāk visādi veida raķetes, tev nāk komplekss uzbrukums. Tas, ko mēs redzam Ukrainā. Viņiem ir pilnīgi pie vienas vietas, vai tā būtu Palestīnas valsts, vai kas viņi grib normāli justies. Tā kā jebkura sabiedrība nav viendabīga, arī Palestīnas sabiedrība nav viendabīga. Bet jautājums tāds, mēs dzirdējām par šo indoktrināciju, ka palestīnieši tiek indoktrinēti no paša no bērna kājas, ienīst ebrejus un nokaut. Bet kas notiek Izraēlas sabiedrībā? Mēs dzirdam arī, ka Izraēlā notiek līdzīgi procesi. Ka palestīnieši ir mūsu ienaidnieki, tikko mēs viņu palaidīsim, viņi mums jāiesauks jūrā, būs otrs pensijas. Bet tas jau uzvelk arī. Jā, tas ir viens no argumentiem, protams, ko izvirz Izraela, ka, teiksim, Palestīnas mācību grāmatās, kā pareizi teica profesors, to tiešām es pats redzēju, kā tas parādās matemātikas uzdevumi, kā tur precīzi notēmēt un tam līdzīgi. Un viena no prasībām attiecībā, kur arī Izraela izvirza starptautiskās organizācijas, lai šīs mācību grāmatas tiktu revidētas. Un, kā es teicu, pēc 7. oktobra ir ļoti grūti kaut ko runāt par kaut kādu nākošo, teiksim, tādu sadarbību, jo Izraēlas sabiedrībā ir šī trauma. Varbūt vajadzēja sākt mazliet īsi, ir tāda pasaka vai kas ir īsais variants. Man ir stāstīja, man liekas, ministrijā uzstājos, ka viens jauneklis iet gar jūru, pēkšņi ierauga krūzi, to krūku atver vaļā un tur ir džins, kurš saka, paldies, tu atbrīvo, es izpildīšu tavu vēlāko vēlēšanu. Viņš saka, ok, es gribētu uzbūvēt tiltu no Lisabonas uz Ņujorku. Džins saka, tur ir ļoti daudz visādi zivju, ārsta vietas, kuģi ceļi, varbūt kaut kā citādi vēlēšanas. Viņš saka, ok, es gribētu, lai būtu miers starp palestīniešiem ebrejiem, miers tuvēs austrumos. Ok, kādu tiltu mēs būvēsim, kāds būs margas, kādu tos transporta ceļus un tam līdzīgi. Tā kā, un tieši varbūt tā ir tāda, teiksim, alegorija, bet pēc 7. oktobra ir ļoti kaut ko grūti runāt par kaut kādām tādām nākotnes valsti. Protams, šeit jau tika ieskicēts, var sekot šīs ebreju apmetņu veidošanās, tieši pēdējā gada laikā šīs akmenes tiek virzītas tālāk un tālāk, un patiesībā var parādīties variants, ka šī Palestīnas teritorija tika pāršķelta 2 daļās, un rezultātā teritoriāli būtu grūti runāt par Palestīnas valsti. Jā, Māra, tad tā iespēja mums, jo ir skaidrs, ka starptautiskās institūcijas ir norādījuši, ka Izrēlā notiek apatīts ilgstoši. Ja mēs runājam arī tu pats pieminēji, ka šis tika izsūtīta līdz pēc 7. oktobra uzbrukumiem, tika sūtīta video materiāli, kuros tika rādīts, cik asņēti tas viss bija. Un arī ir noslēpums, ka arī Benjamins Netanjahu bija arī zvanījis Baidenam un bija stāstījis, ka ir nocirsts galvas bērniem un izrotas sievietes, kas izrādās pēc tam diezgan lielas muļķības. Tā bija taktika. Ir, teiksim, viena no taktikām, kāpēc es mazliet īsi par šīm te filmiņām. Tas tika, teiksim, tā Hamas taktika, es pareizi sapratu, atceros, bija tā, ka ar šo savu uzbrukumu veidot tādu kā naidu no Izraēlas puses un sāksies uz uzbrukums, un pret Izraēlu būs starptautiskais nosodījums. Tas arī viens no viņu
taktika savu. Jā, bet arī Izraēla bija taktika parādīt viņus kā mežoņus šos. Katra puse, mēs jau zinām, ka katra puse dzīvē taisa savus filmiņus. Latvija arī taisa savus filmiņus, katrs taisa savus filmiņus. Par to nav. Jautājums ir, vai ir ceļš ārā no visu šitā pēc tiem 70 gadiem, kopš 48. gada, ko profesors stāstīja, vai ir kaut kāds ceļš ārā? Vai mēs vienkārši sanāksim vēl pēc 10 gadiem un tāpat stāstīsim, kad ir jaunas filmiņas un ir no katras puses tur tās slepkavības un tā tālāk, vai ne? Filmiņas netaisa genocīdu. Nu, var arī. Mums būs mācīties. Jā, es gribētu īsti piezīmes par dažām tēmām, kas izskanēja. Viens Janīs kungs minēja šo robežu drošības jautājumu, kas, saprotams, jebkurai mazai valstī, arī Latvijā, ir nozīmīgs. Un ir bijusi vēstule, ko parakstījuši 70, cik plus, es neatceros precīzi, atvaļināti Izraels ģenerāļi, kuri saka, ka pēc būtības mūsdienu moderno kara apstākļos robežas ir pietiekams Izrēlai. Tas nav vairs tik būtiski, ka var sūtīt dronus vai raķetes no neskurienes. Tas ir viens. Taisnība arī par to Amerikas Savienoto Valstu sabiedrisko domu. Demografiskā maiņa tur tomēr ir drīzāk jauni cilvēki, jaunā paudze, kura vairs neatbalsta nesamērīgu vienpusēji atbalsta Izrēlai. Saprotams, tas sadurās pret spēcīgāko lobby Amerikas Savienotās valstīs, Amerikas-Izraels lobby Vašingtonā. Jāpiezīmē arī, ka viens faktors, kas noveda pie 7. oktobra, bija Netanjahu iecietība un veicināšana naudas plūsmai no Katars uz Hamasu. To īpaši izcēlis laikraksts Haaretz, kurš akcentējas to, ka šī bija Netanjahu valdības stratēģija bremzēt, radīt neiespējamas sarunas ar moderāto Palestīnas autoritāti, atbalstot Hamas, kur ieņēma radikālāku pieeju. Tā kā tas arī bija viens no nopietnas faktors. Un beidzot, mēs atduramies pret šo jautājumu, ko jūs minējāt, ko mēs visi apzināmies, naids un savstarpēja neusticība nepazudīs arī ar ideāli 2 valstu risinājumu. Vienmēr būs kādi neapmierinātie un visdrīzāk nākamos 50-100 gadus. Tāpat kā naids starp Ukrainu un Krieviju neremdēsies šīs lietas. Bet nav pareizi, ka palestīnieši akli atbalsta Hamas. Sabiedrisko domu aptaujas tieši pirms 7. oktobra Gazā norādīja, ka kā jau pret valdošo nedaudz korumpētu varu un ļoti represīvu varu bija tikai 17% atbalsts Hamas kandidātam prezidentam Palestīnas autoritātes un abu joslu iespējamam prezidentam, ja būtu tādas vēlēšanas. Šobrīd, diemžēl, sakarā ar visu šo atbalsts Hamasam ir pieaudzis. Es te nolasīšu 41% tagad atbalsta Hamasu, vairs tikai 59% atbalsta 2 valstu risinājumu Palestīnā, kad agrāk bija pār pa 70%, un Izrēlā šis skaits arī ir kritis. Ebrejiem vairs tikai 25% atbalsta 2 valstu risinājumu, kamēr 70% no palestīniešiem Izrēlā atbalsta 2 valstu risinājumu. Tā ir tā problēma, kas vēl joprojām paliks ilgtermiņā, kas visgrūtāk risinām. Profesor kungs, bet kā ar Izraēļiem? Vai viņi vispār kādreiz vēlējušies izlīgt ar palestīniešiem? Atcerēsimies Īcaka rabīna likteni, kur nogalināja. Kurš tiešām bija tas bija stokais punkts uz abu tautu izlīgumu, un paši Izraēļi viņu nogalina. Vai tiešām jāuz izlīgt? Ja mēs skatāmies arī uz Beņģaminu Netanjahu politiku. To jau nenogalināja visu tautu. Ja, bet viņos tur bija procesi, tur bija draudi izteikti pirms tam. Bet ir jautājums par to, arī Netanjahu, ja mēs skatāmies, kā viņš rīkojās, šīs netiešas atbalsts Hamas, mēģinājumi vājināt palestīniešu autoritāti. Vai tas nav tomēr tādu strateģisku mērķu vadīts, lai uzturētu palestīniešu sašķeltus, lai neļaut viņiem nodibināt savu valsti? Un gal galā, lai nebūtu šis izlīgums.
kas attiecās uz rabīnu nogalināšanu, tad saprotiet, ka Mahatma Gandhi nogalināja pašu indiešu brahmans par to, ka viņš bija par, kad Mahatma Gandijs tad uzstājās par musulmaņu un hinduistu samierināšanu savā starpā ļoti daudz darīja šajā ziņā. Un man liekas, ka šeit konkrēta persona darbība, kā zināms, labs politiķis ir tas, kas iet pūlim aizmugurē. Tad runa ir par to, ka tas, kurš uzklausa un sajūt tautas noskaņojumu. Un tautas noskaņojums, protams, ir vērsts uz konfrontāciju. Un te patiesībā, es domāju, ka patiesība ir to pusē, kur saka, ka te būs vēl ļoti ilgi jāgaida, kamēr kaut kas izveidosies. Harmoniskāks nekā šī konfrontācija un tāda tīri teorētiska ideja būtu vienkārši maksimāli tālu nodalīt šos divus etnosus. Un tad būtu iespējams miers. Kā to praktiski izdarīt, tas ir cits jautājums. Tas attiecās uz konkrētiem Netanjahu darbību, tā ir tāda taktika. Tur jau galvenais uzsvars bija, kāpēc tas stāsts par to Hamas vadības korumpēšanu. Cerība bija, kad šie cilvēki un visa šī organizācija, kad viņas vadība tātad labi dzīvojot, gribēs šādu dzīvi turpināt un tā teikt, neizraisīs nekādas lielas problēmas. Tā bija tāda strateģiska, es domāju, kļūda. Un vispār daudz cilvēks šodien domā, kad mēs visi esam hedonismā iegrimuši un nekāds karš nav iespējams, tāpēc, ka neviens karot neies. Tādas sarunas bija ļoti daudz Ukrainas kara priekšvakarā. Arī, ka 4 gadus karo un nekas. Un tagad visa Eiropa bruņosies. Tā kā es domāju, šeit jānošķir stratēģija no taktikas. Netanjahu ir labs taktiķis. Bet viņam arī valdībā ir visi šie galēji labējie un visi tie, kas viņam jau jāskatās kā politiķiem, vai ne, uz saviem. Bet, protams, interesants fakts, kas noteikti arī šodien būtu jāpiemina šajā kontekstā, ir, ka pirms mēneša pēkšņi, kamēr mēs svinējām Ziemassvētkus, un šis fakts Latvijā ir pagājis pavisam nepamanīts, Izraela kā pirmā valsts pasaulē ir atzinusi Somalilendu. Bet Latvijā tas ir maz zināms fakts, un tad, protams, ir jautājums cilvēkiem, un pirmām kārtām tādā reģionā tas bija tas bumbas sprādziens, jo atzīt valsti, tas nozīmē, viņi ir pirmā valsts pasaulē, kas ir atzinusi šo valsti. Tad tur ir, kā saka, teiksim, tās spekulācijas, kas tur ir divi iemesli. Kaut kāda iemesla tur ir, ja tu pēkšņi ej uz kaut kādu šādu soli, vai ne? Tas nenotiek tā nejauši, vai ne? Ka tur kara bāzi, jo otrā pusē Jemenā ir husīti, kuri, kā saka, apšaut gan Izraelu, gan Sarkano jūru, un ka tā varētu būt teritorija, kurā izvietot palestīniešus eventuāli, bet tās, protams, ir tikai spekulācijas, ko pat Somaliland arī noliedz. Bet katrā ziņā jautājums paliek atklāts. Runājot par arābu pasauli, tad šī notikuma vēl aizmugurē stāv apvienotie Arābu Emirāti, kur atzina Izraēlu Abrahama līgumos. Bet tur tas viss arī palika, un būtībā arī šī Abrahama līguma palika tādā ļoti neērtā situācijā, jo pēkšņi viņi secināja, ka viņi nevar ietekmēt Izraēlu arī, viņas rīcību. Un tas, ka Saudarābija atzīt Izraēlu, pašlaik ir noņemts no dienas kārtības. Saudarābija, viņi uzstājas to, ka ir jābūt kaut kādam risinājumam šī Palestīnas jautājumā. Es domāju, ka mums šī sarunā vairāk vajadzētu koncentrēties arī uz to, kas ir tas, ko mēs redzētu kā izēju no visa šitā bezgalīgā stāsta, kur mēs dzirdam šos argumentus bieži vien, un, protams, ka tur ir naids, un daudz viet pasaulē ir bijis naids, un arī Latvijā ir savs naids, un tā tālāk, un mans izsūtītie cilvēki un tā tālāk. Šeit ir, es redzu, reāla iespēja būtu, ja Amerikas pozīcija kļūs neitrālāka. Es domāju, ka to mēs varam prognozēt nākošajā 10 gadē, ka tā tas notiks, ka tie demogrāfiskie procesi tur ir nepielūdzami.
Ķīnas iesaistē ir būtībā kā otras pasaules lielvaras tagad iesaistē arī būtu obligāti, un Ķīna jau ir pierādījusi, ka viņa reģionā ir spējīga realizēt iniciatīvas, un šeit es domāju to, ka viņi nodibināja atkal bija starpnieks, nodibinot diplomātiskās attiecības starp Irānu un Saudārābiju. Tas ir ļoti liels notikums reģionā, un tur starpnieks bija Ķīna, jo Ķīnai ir ietekme Irānā. Un, ja varētu Irānas jautājumu kaut kā paņemt no iekavām ārā, tad arī Izraēlas pašas, viņiem pēc idejas vajadzētu kļūt drusku mierīgākiem, jo tiešām tiešajā reģionā, kā jau es minēju, viņu situācija ir kļūst manā skatījumā, un es daudz speciālistu skatījumā, daudz mierīgāk nekā tā bija vēl pirms 30 vai 40 gadiem. Un nekad mēs atceramies, kad Sīrija iebruka tur, un ar Ēģipti karoja, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā šeit, ja iesaist šīs pasaules lielvaras, un kā profesors teica, nodala tos etnosus un ieved tur karaspēku reāli, tur ir tad uz kādiem 5, 10, 15 gadiem jāieved karaspēks, visi ienaidi, visas rētas ar laiku, viņas ir dziļas, bet tomēr visas rētas ar laiku sadzīs, tur cita varianta nav. Vai arī turpināt visu šito stāstu, ko tas jau šeit turpinās 10 gadēs, vai ne, un viena puse vai otru, un otra atkal tos, un tur nekur netiec ārā no tā strupceļa, vai ne? Tas jautājums ir tāds, kā pati Izraēlas sabiedrība spēs atdzīvot šo vardarbību, jo tā ir demokrātija. Demokrātija vienmēr ir cilvēks uztraucās, kurš uztrauc šādu vardarbību. Viņi pirmkārt var pamest šo valsti, vai arī pieprasīt risinājumus. Tad ir divi ceļi, vai tad ir autokrātija, lai noturētu disciplīnu, un tad ir drošības valsts veidojās, pēc tam vēl tāda diezgan spēcīga teokrātiska indara kā Irānā. Vai tomēr ir piekāpjās un meklē risinājumus? Kā es iepriekš mazliet ieraksturoju, Palestīnas sabiedrība ar Izraēlas sabiedrību nav vienota, protams. Ir dažādi viedokļi. Es atceros, ka tikos biedrēs tur strādāt, tas vēl bija Covid laiks, piedalījos kaut kādas vakariņās, kur bija Izraēlas atvaļinātās kaut kādas militārā personas, kuri sāk stāstīt pat pirms vīna dzeršanas, ka mums šeit ir nacistu režīms, vispār, tā ir nepareiza valsts, nepareiza politika. Tā ir sabiedrība, tālāk sakot, kā es teicu par šo vēlēšanu sistēmu, par šiem politiskām partijām, tur visdažādākie viedokļi ir, vai ne? Ir arī tādi, kas tiešām piekrīt, ka vajadzētu atbalstīt Palestīnas valsts veidošanu. Bet šis 7. oktobrs, protams, ir ienesis šīs izmaiņas sabiedrības viedoklī. Izraēla tā ir demokrātiska sabiedrība. Un, teiksim, tāds demokrātiskās sabiedrības rezultāts ir vēlēšanas, kā tiek ievēlēts Knesets vai teiksim, parlaments. Kas būs nākotnē, kas tur būs pārsvarā, to pat labi ļoti grūti teikt. Man pašam nav īsti atbildes šo jautājumu, jo, teiksim, 7. oktobris, trauma. Izraēla, trauma tur, es domāju, no 48. gada eksistē visām pusēm. Teiksim, ja? Visām pusēm tur ir trauma, vai ne? Jautājums, protams, mums jābūt atklātiem. Izraēlā ir cilvēki, kas uzskata, ka visas palestīniešu teritorijas tā ir Izraēla. Protams. Ja? Protams. Tas ir jāiekļauj Izraēlas sastāvā. Protams. Tāpat tās ir palestīnieši, kur uzskata, ka tā ir mūsu zeme, mēs gribam atgriezties tur, lai arī tur man dzīvoja varbūt mans vectēvs tikai, vai ne? Tā ir tā realitāte abās pusēs. Kā tad to situāciju risināt? Tikai tad, ja tur iesaistās pasaules lielvaras un ja tur ir, tiek lietots militārs spēks, un tas nebija iespējams līdz šim, jo Amerikas Savienotās valstis, protams, ļoti cieti atbalstīja vienu pusi, vai ne? Arī tiesiskā sistēma, ir tiesas, ja tu atrami zemi, tu ej uz tiesu un panāc kompensāciju. Kāda tur kompensācija? Tas ir tāpatās, kā Amerikā teica, tur mūsu Amerikas latvieši stāstīja, ziniet, mūs tur izsūtīja, viņi amerikāņi teica, ka jūs negaidat uz tiesu, vai ne? Jā, bet mūsu gadījumā tā bija Padomju Savienība, tā valsts, bet tur ir demokrātiska valsts, tā kā tiesiska valsts, bet kurā nav iespējams pasūdzēties par šiem ekspropriācijām.
Par situāciju zinām, kā tikko profesors rādīšos kibuts, kādā veidā attīsties šī ekspansija, tā var teikt, no Izraēlas puses. Teiksim, parādās maza teritorija, pāris mājas, veikaliņš, poliklīnika, gleznu galerija, tādā veidā parādās pilsēta Modina, piemēram, pilsēta Lodī, tas ir pilsētas, kas izplatās tādā veidā. Un, es esmu bijis pāris reizes iebraucis, protams, Palestīnas teritorijā un braucot, var redzēt, ka ir žoks, kur, teiksim, izplatās šīs teritorijas. Un tas pat labam ar likumdošanu, kā es jau teicu, tas tiek vairāk popularizēts un tagad Izraela virzās tālāk. Un jau tūlītās, ja tiks apstiprināts šis jaunais apmiņu veidošanas princips, patiesībā Palestīnas teritorija jau tiek pāršķelta divās daļās. Tad iepriekš, protams, tā bija tā Palestīnas teritorija un Gazas sektors. Un patiesībā tā nākotne ir ļoti, ļoti neskaidra, vai ne? Jā, tas ļoti būtiski, kā jūs sakiet, jo varbūt līdz ar to mums jāvirzās uz starptautisko tiesību jautājumu, jo ir, jūs minējat garām ejot, ka par Izraels ģenerāļiem, kuri sauc savu valstu par nacistu režīmu. Tas arī bija man šokējoši, ka senajos 70. gados padomju Latvijas cionisti sauca Izraelu par fašistisku valsti. Es biju šokēts toreiz, es tikai gadu tecējumā atskārtu, ka tomēr ir reāla virzība uz to, un kā pašas Izraels cilvēktiesība organizācijas atzīst šo baldienu, ka ir apartheid režīms. Tā ir viena būtiska lieta. Un tad, saprotams, lielākais cilvēktiesību pārkāpums un starptautisko tiesību pārkāpums ir ne tikai okupācija, bet tomēr acīm redzamais genocīds, ko ir konstatējusi apvienoto nāciju cilvēktiesību padomes ekspertu komisija. Un lūk, šeit mums tad jāsaprot, kādēļ Latvijas delegācija ģenerāla asamblējā apvienotajās nācijās ir nobalsojis par to, ka okupācija ir jāpārtrauc, ka ir jābūt evakuācijai, setleru evakuācijai no okupētajām zemēm. Un, ja mēs šobrīd runājam par Grenlandu, Ukrainu un visu globālās sistēmas iziršanu, šobrīd mums ir jāraugās uz to, ko reiz Egils Levits teica, mēs ieguvām savu neatkarību, pateicoties starptautiskajām tiesībām, starptautiskajiem likumiem, un mums tik viegliprātīgi to upurēt un neizteikties. Balsojums mums viens bija korekts apvienotajās nācijās, bet tam sekojas tikai klusums. Un tas nav Latvijas interesēs, un es ieteiktu mums virzīties uz šo starptautisko tiesību jautājumu un genocīdu. Jā, un tad tālāk jautājums jums, un tad arī ļausim iesaistīties klausītājiem. Vairākums valstu, pasaules valstu ir atzinuši Palestīnas valstiskumu. 3/4. Jā, bet runājot par pašiem palestīniešiem, vai viņiem ir šī valsts griba? Valsts griba. Jā, griba. Un viņi spējas realizēt valsti. Līdzekļu izpratnē, es gribu. Jā, man gribētu to jautājumu varbūt kaut kā inkorporēt tādā dažās replikās par teikto. Saprotiet, mēs pašreiz, vai mēs varam runāt daudz par demokrātiju, tas labs jautājums. Pašreiz jūka esošā sistēma. Izraēlas pastāvēšanas jautājums tagad ir zem liels jautājums zīmes. Būs ļoti grūti, es domāju, ka viņi cīnīsies, bet būs ļoti grūti, jo mēs runājam par to, ka Amerikas Savienotās valstis degradē kā tā teikt, pasaules policists. Un pirmais postenis tātad būtu Izraēla. Jau Baidena prezidentūras laikā mēs manījām, ka ir mēģinājums balansēt tā, lai abas puses iztukšo savu militāro varēšanu, savu politisko gribu, lai beidzās arī attiecībā par Ukrainas un Krievijas, lai abi divi karot tik ilgi, cik, lai mūs neaiztiek, bet lai paši arī atslāpst šī procesa gaitā. Bet Amerikas Savienotās valstis pašas pašreiz atslāpst, un ļoti iespējams, ka viņas vairs nebūs spējīgas no sākuma varbūt kaut kāda Trumpa vai kāda viņa sekotāja gribas dēļ, bet acīm redzam arī sabiedrības atbalsts tādai, kā mēs redzam pēc balsojumiem, ja, tad samazinās. Un kas tad paliek?
un paliek, acīm redzami, ļoti raiba sabiedrība sakarā ar ļoti spēcīgo migrāciju. Vai būs vēl 19. gadsimta nacionālisms, ja? Ko Vilsons faktiski lika pamatā, kad tika likvidētas impērijas pēc Pirmā pasaules kara. Ja? Kad tautas, vispirms jau Balkānu tautas dabūja savas nacionālās valsts, Baltijas valsts guva savu nacionālo valsti un tā tālāk. Šobrīd imigrācijas procesi Eiropā, un ļoti iespējams, ka viņi iestāsies arī Austrum Eiropā, pie mums tā skaitā, vedīs pie tā, ka nacionālas valsts vairs nebūs iespējams, ja būs dažādu etnosu kopums. Un tad jautājums, kas nāk vietā, nacionālas valsts vietā. Acīm redzami, kaut kas līdzīgs, kas bija Osmaņu impērijā. Viņa bija milēta. Tādas bija etnokonfesionālas grupas, armēņi, ebreji, grieķi, un ļoti iespējams, ka mums drīzāk ir jādomā kaut kādās tādās kategorijās, kā sadzīvos dažādās etnokonfesionālās grupas. Francijā ļoti nopietna problēma. Anglijā kaut kā veidojās kaut kāds konsensus, vismaz oficiālā līmenī, bet vai viņš ir ļoti pamatīgs, labs jautājums, ja ir franču un ir angļu koloniālā domāšana un integrācijas politika un pieeja. Un šajā kontekstā man liekas, ka varbūt, kad Izraela var nonākt situācijā, kad viņa tiks iekļauta kaut kādā citādā plašākā kopumā. Un tad viņai vajadzēs kaut kā izdzīvot, vai pašlikvidēties, vai mukt projām. Skatoties Izraelu, mēs varam padomāt par Latviju, kā mums būs. Ja tagad sāksies Ukraina. Mēs tā ceram, kad ir tie projekti, vai ne, kad Ukraina tad veidos Eiropas armiju, jo Eiropieši šodien nav spējīgi karot. Viena problēma. Bet vai Ukraina uzvedīsies tāpat kā Krievu Latvijā padomu laikā? Labs jautājums. Labs jautājums, tāpēc, ka nekur tālu jau no Krievijas viņi nav. Vai šī krieviskā kultūra, vai viņi nedominēs beigās? Un kas būs, ja viņi tagad ienāk un kļūst par Eiropas militāro spēku, vai Eiropas demokrātija izdzīvos? Un tad ir jautājums par demokrātiju. Mēs domājam, ka demokrātija, mums tāds ir priekšstats, ka demokrātija uzvarēs autokrātiju. Acīm redzam, tā nebūs. Tās tendences ir visam pretējas, prom no demokrātijas. Bet nevajag aizmirst arī vienu, kad Eiropā tomēr demokrātiskā tradīcija lielākā vai mazākā mērā ir bijusi. Pat dinastiju valdīšanas laikā, paņemsim Polija, Lietuviešu kopvalsti, karalis tika ievēlēts. Šļahti ievēlēja, bet ievēlēja. Zināms, demokrātijas tradīcijas ir. Un demokrātiskās tradīcijas, man liekas, ka nevajag uzspiest tiem, kuru apziņā viņas nedzīvo. Un tāpēc es saprotu, ka Izraela nevar apieties ar arābiem demokrātiski. Viņi to nesaprot. Demokrātija arābu kultūrā, islama kultūrā ir vājuma pazīme. Neviens tevi neklausīs, ja tu saproties tur ar viņu tur. Pie galda viens saimnieks. Un tā tas ir ģimene, un tā tas ir sabiedrība. Un tāpēc demokrātija vajag kopt iekšienē, sabiedrības iekšienē, bet uz ārpusi ir jāparāda tātad spēks. Tur varētu diskutēt, profesori, jums, jo, protams, ka, ziniet, pēdējās absolūtās monarhijas, kā mēs zinām, ir Persijas līcī, vai ne? Un ņemsim to pašu Saudarābiju. Iedomājieties, ka tur ļoti daudz jauna paudze, kur ir mācījušies Kembridžās un Oksfordās, bet visu valsts bagātību izlemj viena ģimene. Tur ir liela valsts, daudz pilsoņi, jauna izglītota paudze. Un tad man liekas, ka mēs te visu laiku runājam par režīmu gāšanu Irānā, kur ir ievēlēts parlaments, tomēr ir ievēlēts prezidents. Un tad blakus ir valsts, kur ir absolūtā monarhija, pēdējās absolūtās monarhijas pasaulē. Un es domāju, ka tur ir daudz jaunu cilvēki, kur uzdod sev loģiski jautājumu. Kāpēc man ir viens cilvēks izlēmīja par visām milzīgajām manas valsts bagātībām? Kāpēc tas tā ir?
Labs jautājums, bet nevajag aizmirst arī, kad ir bagātā Amerikā lielākā pasaules demokrātija skaitās, bet arī ir elitārā grupa. Elitārā grupa, kas no paudzes paudzē savā iekšienē valstis vienmēr vadīs eliti, par to nav runa. Nav pilsoņi vienādi. Tas ir, bet tev vismaz ir tā iespēja to tvaiku nolaist, tāpatās kā Latvijā, tagad būs oktobrī, varēs tvaiku nolaist un aiziet un nobalsot, un ko nu tagad. Laiks pievērsties jautājumiem no klausītāja puses lūdzu. Zināt, ir tā, es esmu Izrēlā drusku mācījies un apmēram 30 gadu laikā redzējis, kā šī valsts izaug, un man ir, piemēram, tie, kas ir bijuši Izrēlā, man piekritīs, ka ir ļoti patīkami sajūta, ka tu Jeruzalemā var iekāpt tramvajā un aizbraukt līdz Vecpilsētai, ja? Kas, teiksim, gadus 15 atpakaļ nebija iespējams. Un saistībā ar to visu, ko jūs te teicāt, es gribētu lūgt vienu lietu. Patiesībā jau nav lielu valstu un mazu valstu. Tāpat kā nav lielu nāciju un mazu nāciju. Tāpēc, ka valstīs kopumā visu nosaka ļoti maz cilvēku. Un šeit ir jautājums, ka mūsu maziskumu nosaka mūsu skats. Un ja mēs visu laiku maļam, ka vainīgi ir Izraēla vai vainīgi ir Palestīna, Palestīnas arābi, es domāju, tad mēs aizmirstam krustēvus, kas aiz viņiem stāv. Un tāpat kā mēs nesaredzam, ka zemgaļa cīņa krustnešiem patiesībā jau nebija zemgaļa cīņa pret krustnešiem, bet krustneši vienkārši atbrīvoja sev koridoru virzībā no savas, Vācu ordeņa cilmes vietas līdz Rīgai, viņiem vajadzēja platāku ceļu un zemgaļu traucēja. Tā mēs arī šobrīd, piedodiet par tādu salīdzinājumu, mēs arī šobrīd vērtējam visu no mazas valsts viedokļa, piedodiet, ar mazu domāšanu. Un mēs nesaredzam to, ka nemeklējam izdevīgumu, kuram bija izdevīgs šis nelaimīgais, drausmīgais faktiski terora akts, ko veica arābu grupējumi. Un mēs neredzam to, ka tas bija izdevīgs pirmkārt Krievijai, jo Krievija nošāva 4 zaķus ar šo uzbrukumu. Un ne tikai nošāva zaķus, bet pamatīgi izdarīja to, ko viņi gribēja. Un ko gribēja ļoti īstie vanagi visās pusēs. Te tika pieminēts arī Mosads. Vai ir jautājumi? Mosads nenodarbojas ar valsts aizsardzību. Ar valsts aizsardzību nodarbojas drošības dienests Shin Bet. Un, protams, ka Mosads, es varu atbildēt uz to jautājumu, ko Janīša kungs uzdeva. Kāpēc Mosads, bet patiesībā Shin Bets nenorēģēja? Tāpēc, ka esošā informācija, to pašu Izraēļa atzīst, esošā informācija uz to brīdi neliecināja, kad būs uzbrukums. Tātad šis arābu grupējums saņēma tiešas garantijas, visticamāk no Krievijas, ka viņi veicot šo uzbrukumu iegūs kaut kāds bonus. Un man jautājums visiem klātesošiem ir, vai jūs domājat, ka Izraēlas Palestīnas konflikts vispār ir atrisināms esošajā globālajā situācijā? Es kā Leona Haivāna bijušais students nevaru vārdos aprakstīt, cik lielu kaunu es izjūtu par to, ka 10 gadus atpakaļ es uz jums skatījos kā uz kaut ko tik lielu un jūs tik ļoti respektēju. Un šobrīd jūs te sēžat ar rasistiskiem, aprobežotiem izteikumiem, aprakstīt situāciju no absolūti vienas puses, pateikt to, ka jūs esat mani nošokēji, būtu nepateikt neko, un es nesaprotu, kā jūs joprojām esat šajā jautājumā vadošais. Jūs ir nepiekrist viedoklim, tad kā sakiet savu viedokli? Lūdzu, mēģini. Nē, bet tas nav īsti viedoklis, ne jūs šobrīd uzbrukat personiski. Tas ir viedoklis tāds, ka tas ir absolūti vienpusēji propagandisks, propaganda pasniegt. Viņš vēsturi stāstīja. Viņš ir rasists. Es diskutēju. Lūdzu, jautājumi, jā, Katri, lūdzu.
Jautājumu nav, tad... Labvakar, kolēģi, Jānis Grass, starptautiskais doktors. Ja. Es neesmu Izraels eksperts, ja, atceros godīgi, ja. Bet esmu bijis 3 Izraēlā. Pēdējā decembrī, jau pēc notikumiem, ne, un ko es varu pateikt sākumu, pēc mans jautājums. Ja. Iekšēji ir kopīgs biznes. Savām kopērām nav nekāda problēma. Ienāk nauda, šekļi jāpaskaita, viss kārtībā. To es pats redzēju, vai ne, kā turists, vai ne. Es atceros ar lekcijas, vai ne, ar kolēģiem, un manuprāt, galvenais ir tas, ka ir pašiem jāsaprot, ka ir jāsadarbojas. Ja. Es nesen biju Ziemeļ, tātad Maķedonijā, ja, un 30 gadus pēc karā Dienslāvijā viņi beidzot atkal sadarbojas. Ja. Viņi paši saka, ka mēs klausāmies atkal, teiksim, horvāti klausās serbu mūziku, ja, un serbu klausās horvātu mūziku, ja, tas viss pēc 3 gadi pagāja. Ja, 3 gadi pagāja ja. Pirmais, ko es domāju pateikt savu piezīmi, ja, 7. oktobrim nav attaisnuma vispār. Tam vienkārši nav attaisnuma. Tas bija mežonīgs iebrukums, ja, un ja jūs te piemināt 5 gadu mūsu okupācijas, piedodiet, ja mēs 8. gadā būtu iebrukuši Krievijā, šaujuši un varojuši, ja, mūs neviens pasaulē nekur neatzītu. Līdzīgi, ka tad, ja bija Čečeni. Kad Čečeni sāka ņemt ķilniekus, iebrukt Krievijā, ja, ar viņiem neviens nerunāja pasaulē. Tā ir tā realitāte. Ja. Šajā gadījumā es piekrītu šeit kolēģim. Ja. Es domāju, ka tas oktobrs bija inspirēts kaut kur no Arvienas. Ja. To mēs zināsim precīzi pēc gadiem 70, ja. Kad pavērsies Tepanu dienas arhīvi, ja, tad kurš tur īsti ko tur atbalstīja un padeva. Ja. Katrā gadījumā tas iešāva baigošo ķīlu atkal, ja, starpām kopienām. Ja. Un tāpēc, teiksim, man būtu jautājums Izraels vēstniekam, ja, tad kā jūs redzat, kā tas insiders, ja? Nu jā, jautājums, ja. Es pateicos, ja, tad mūsu vēstniekam Izraēlā, ja, tad kā jūs jūtat, ja, nu, kā dabūt to saskaņu starp kopienām, ja? Jo, ja paši negrib, ja, tad nekas nebūs, ja. Bet kā kaut kā, lai tiks pavirzīt to visu? Tas jautājums, kad bija kungam, ja, tad jums šāds skatījums ir kā atrisināt situāciju. Tā man pats jau iezīmē, ka es redzu kaut kas no augšas jānāk. Bet, jā. Nu, es jau arī iezīmēju, tā kā var pārējie kolēģi iezīmēt. Es domāju, ka tur, kā es teicu, ir abām pasaules lielvarām jābūt uz vietas, militāram spēkam, kopienu nodalīšanai, 5, 10, 15 gadi militāru klātbūtni tur, un tad tās rētas pamazām jau tomēr sadzīst. Tas nozīmē, ka Izraela jāizjauc, kas būtības. Nu, ko nozīmē jāizjauc? Nu, mums ir ANO rezolūcija no 48. gada, kas ir Latvijas arī oficiālā pozīcija, nu, kad izveidot Palestīnu 67. gada robežās. Kādi ir citi viedokļi? Nav. Es jau iepriekš teicu to pasaku vai to stāstu, var sakot, kas nav nekas optimistisks par nākotni. Kā Latvijas vēstnieks Izrēlā, mans uzdevums bija, protams, informēt mūsu varas iestādes un, teiksim, kopā sadarbība, teiksim, viedokļu saskaņošana Eiropas Savienības ietvaros, Baltijas Ziemeļvalstu ietvaros. Nākotnē, nu pat labāk mēs redzam to tādu dinamisku attīstību par attiecībā, ko dara Trumps, viņa šī dīlu politika un, varbūt, Atis, kā teica, tiešām varbūt, kā es pareizi saprotu, teiksim, attiecības personīgais kontakts starp Trumpu un Netanjahu nav tik ideāls, kā tas varbūt bija iepriekšējā administrācija laikā. Ja, teiksim, ASV var tika nosaukts par tādu kā policistu, ja viņi varbūt stingrāk uzstās uz šo visu risinājumu, varbūt tas kaut ko varētu nest, bet tas 7. oktobris neses tādu traumu, ka tas nav tik vienkārši risināms. Tāpat kā visu mūsu konflikts šeit starp Krieviju un Ukrainu. Man īsti nav atbildes, kā tas varētu būt, bet jātās tās jāiet šajā virzienā, un kā Atis teica, tiešām ar ASV administrācijas spiedienu iesaist varbūt kaut kā iedīga. Vai mēs nepārspīlējam to 7. oktobru? Tātad, ja mēs paņemam no 48. gada, cik tur cilvēku ir gājuši bojā vardarbīgā nāvē? Tie ir desmitiem un desmitiem tūkstoši. Jā, bet tas viss ir dokumentēts un parādīts. Tas ir tagad viss ir dokumentēts šajos 60 gados.
Un tas jautājums vienmēr ir, vai tad ir kaut kāds ceļš ārpus, ja mēs tikai turpinām katra puse apsūdzēt otru pusi un turpināt to visu bezgalīgi, teiksim. Jānāk Izrēlā tādiem politiķiem, kas pie varas, kas varētu redzēt to risinājumu. Tas ir tāpat cerība, ka Latvijā mēs tagad ievēlēsim, tagad oktobrī, tagad beidzot mums būs tā pareizā valdība pēc 30 gadiem. Tas ir lielā mērā, tam Izraela ietekmē rietumu valstu atbalsta skaitā no Eiropas. Un tas ir faktors, un arī to ir atzinuši starptautiskie Palestīnas speciālisti, pat Frančiska Albanese, kur ir uzsvērusi, ka Izraela nevarētu īstenot to vardarbību tādā mērogā, ja nebūtu šī atbalsta. Es zinu, Mārta noteikti teiks, ka 7. oktobra kaujinieki bija bērni tiem, kurus ģimenes gāja bojā intifadā. Jā, tieši tā, pat Anglijas MI6 vai 5 vadītājs bijušais lēsa, ka 60% no kaujiniekiem Hamas bija bāreņi.